Tā, puiši meitenes, labu vakaru visiem. Es te bišķi uzliku brilli, piedodiet, gribu saredzēt vai video. Jā. Tātad klausieties, ko gribēju pateikt jums. Tātad situācija kāda ir? Saprotu, ka tur kaut kādas elektro šitās pāriešanas, jā? No kas tur Krievijas, Baltkrievijas tīkls, kur mēs tur esam tagad pieslēgti. Lūk, un es saprotu, ka tur tiek pāriets, nezinu, precīzi rīt vai kad. Tāpēc, ko gribēju pateikt, ka tur, situācija ir tāda, kad, lai nevienu atkal baigi nesabaidītu un nesatracinātu, bet jāpasaka ir, principā ir tā, ka tajā pāriešanas brīdī, kā mēs tautā teiktu, būs ziepes, un principā 2 diennaktis nebūs tā elektrība, jo tur tā pāriešana ir tāda, kad, visas nianses nestāstīšu, bet principā tātad šodien, kas vēl var, es tātad gudrajiem, kam ausis ir un kas dzird un saprot, gudrajiem atklāja, ka vajag aizbraukt pieliet pilnas bākas ar degvielu. Šodien vajag uzlādēt telefonus, kas mums tur ir powerbanki un visas lietas, un sapirkt ņamu visas lietas, ēdamo, dzeramo, var sakot, principā 2 dienas, tas ir kad svētdien, pirmdien, 2 diennaktis Latvijā nestrādās tie benzīntanki, un principā nestrādās nekas, jo dēļ tās kašjaka, kā tā žargonā, ko es drīkstu akal teikt, ko nedrīkstu akal YouTube filtrē, dēļ kašjaka, kas notiksies ar to pāriešanu, ir jāsaprot, ka 2 diennaktis nekas nebūs, viss stāvēs, viss apstāsies. Tātad veikalā tu nevarēsi nopirkt neko, jo neies kase, tev nepieņems ne skaidro naudu, ne karti, neko. Tāpēc tādu īsu ātro video, kā saka, padodiet tālāk radiem, draugiem, kaimiņiem, kad šodien tas viss ir jāsadara, jo 2 dienas mēs Latvijā vienkārši, kamēr tur to visu pareizi saslēgs izdarīs, jo, teiksim, tā aizies pa pieskari, tā uz ātro, lai jūs saprastu. Tas process aizies pa pieskari, un tāpēc vajag, kā lai pasaka, vajag šodien esiet gudri, pēc tam 2 dienas neko nevarēsiet nopirkt, jo vienkārši nebūs elektrība. Un elektrības dēļ, ja viņa nebūs Latvijā, paši jūs ziniet, viss būs ciet, viss, nekas bez elektrības neies, pilnīgi nekas, ne degviela, ne veikala, nekas saparāti negrib atkārtoties, tāpēc šodien, kam ausis ir, dzirdējāt, ko es teicu, gari plaši nevaru stāstīt, te akal YouTube filtrē, kontrolē un blā, 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 tāpēc ziniet, uz 2 diennaktīm būs viss izrubīts, atrubīts un var sakot, varēs, kas nebūs ko nopircis un izdarījis, tad varēs 2 diennaktis, sūkāt ķepu, un var jau būt, kad daži te Latvijā mēs esam, pastieties spoguļos paši ar tādām harja, noēsta harja, citam te ir šitas te, dubult zots un 3-kāršais zots, varbūt, ka kādam arī vajag Latvijā, varbūt, ka kādam vajag arī pāris diennaktis palikt bez ēdiena, tas tā, bet tā kā šo dzirdējāt un ņemiet vērā gudros padomus no Andra.